1668. gada 24. martā Portugāles karaliene Marija Franciska no Savojas izšķīrās no sava vīra, karaļa Afonsu VI. Tikai 9 dienas vēlāk viņa apprecējās ar viņa jaunāko brāli Domu Pedru, vīru, kurš tikko bija gāzis karali galma apvērsumā. Tas bija viens no šokējošākajiem karaļnamu skandāliem 17. gadsimtā. Bet kas bija tā sieviete, kura kļuva par Portugāles karalieni divreiz, būdama 2 dažādu karaļu sieva? Sieviete, kura 2 reizes kļuva par Portugāles karalieni, piedzima Parīzē, un viņai deva vārdu Marija Francoāze Elizabete 1648. gada 21. jūnijā. Viņa bija otrā izdzīvojusī Šarla Amadeja no Savojas, Nemūras hercoga, un Elizabetes de Borbones Vendomas, Francijas karaļa Anrija IV. Mazmeitas meita. No viņu 5 bērniem tikai 2 sasniedza pilngadību. Pati Marija Francoāze, vēlāk pazīstama kā Marija Franciska, un viņas vecākā māsa Marija Žanna Baptiste. 1652. gadā, kad Marija Franciska vēl bija mazs bērns, viņas ģimeni piemeklēja traģēdija. Viņas tēvs iesaistījās rūgtā strīdā ar savu svaini François de Vendomu, Boforas hercogu, par Šatijonas hercogisti. Strīds kulminēja duelī zirgu tirgū Parīzē 1652. gada 30. jūlijā, kurā Šarls Amadē tika nogalināts tikai 28 gadu vecumā. Viņa nāve atstāja Mariju bez tēva un būtiski mainīja viņas agrīnās dzīves gaitu. Pēc vīra nāves Marija izvēlējās doties uz Fontevro klosteri. Marija un viņas vecākā māsa lielāko daļu bērnības pavadīja tur, kur viņa audzināja mūķenes. Neskatoties uz vienkāršo audzināšanu, Marija šeit ieguva labu izglītību. Pieaugušā vecumā rakstīja dzeju, un māsas joprojām saglabāja politisku nozīmi, kā Nelaiķa Nemūras hercoga meitas. Galu galā viņa māte nolēma pamest Abatiju, un ģimene atgriezās Parīzē. Tur viņas gaidīja jauns izaicinājums. Tā kā Nemūras namam nebija tieša vīriešu kārtas mantinieka, jautājums, par ko Marija un viņas māsa precēsies, kļuva par vairāk nekā tikai ģimenes lietu. Tas kļuva par politisku balvu, kas noteiks viņu nākotni un piesaistīs Eiropas ietekmīgāko galmu uzmanību. Marijas māte bija apņēmusies vismaz vienu no savām meitām izprecināt augstākajai Savojas aristokrātijai, hercogistei, kas atradās uz mūsdienu Francijas un Itālijas robežas. Māsas devās turp 1659. gadā, taču hercoga Kārļa Emanuela II sarunas nevirzījās uz priekšu, un 4 gadus vēlāk viņš apprecēja Francijas karaļa Luija 14. brālēnu. Marijas vecākā māsa tajā laikā jau bija precējusies, jo bija noslēgta laulība ar Kārli, Loteringas hercogu, kurš bija ievērojamākais kungs reģionā gar mūsdienu Francijas un Vācijas robežu. Interesanti, ka Loteringas hercogs drīz atteicās atzīt šo savienību, un tā tika ātri anulēta. Tomēr līdzīgs plāns aprecināt Mariju ar Kārli Anriju, Odemonas hercogu, nepie kā nenoveda. 1664. gadā Marijas māte nomira 49 gadu vecumā, pēc kā atbildība par iespējamo laulību sarunām pārgāja viņas vecunkulim, Cezaram d'Estrē, Laonas bīskapam un nākamajam kardinālam. Viņš drīz vien piesaistīja Portugāles galma interesi, kur kopš 1656. gada valdīja karalis Afons VI, kurš bija tikai 3 gadus vecāks par Mariju un joprojām neprecējies. Tomēr Portugāļiem Marija Franciska nebija pirmā izvēle. Markīzs de Sāds iepriekš tika nosūtīts, lai vestu sarunas par Mademoiselles de Montpensier, Luija 14. māsīcas roku, taču viņa atteicās. Tikai pēc tam, pēc turpmākām diskusijām 17. gadsimta 60. gadu vidū, Marija tika izvēlēta par nākamo Afonsa VI līgavu. Marijas laulība līgums tika parakstīts Parīzē 1666. gada 24. februārī. Tā noteikumi viņai bija dāsni. Viņa nodrošinātu 600 000 eskudo pūru, kas tika apzināti noteikts augsts, lai uzsvērtu Nemūras un Vendomas namu izcilību salīdzinājumā ar Portugāles kroni. Taču šo summu varēja atgūt, ja laulība beigtos, un viņai tika apsolīts plašs zemju klāsts Portugālē lietošanai apmaiņā pret pūru. Šīs zemes viņa mantota pēc savas vīramātes Donnas Luīsas de Gusmau nāves. Tikmēr viņa saņemtu igadēju pabalstu no Portugāles valdības savas mājasēmniecības uzturēšanai Lisabonā. Kad tas tika saskaņots, Larošelā 1666. gada 27. jūnijā notika laulības ar pilnvarnieka starpniecību.
Marija pēc tam aizkuģoja uz Portugāli, ierodoties Žunkeirā 1666. gada 9. augustā. Viņu sagaidīja Kastela Meļoras grāfs un pavadīja uz Alkantaras pili. Tur viņu gaidīja karalis Afonsu VI un karaliskā galma. Pāris tajā pašā dienā salauzās pilsētas Flāmu klostera baznīcā. Marija bija 20 gadus veca, bet Afonsu 23. Laika biedru apraksti izcēla jaunās karalienes skaistumu, taču saskaņā ar dažiem avotiem karalis pēkšņi pameta savu līgavu kāzu mīlesta laikā, kas bija nelabvēlīga zīme tam, ka šī karaļnama laulība jau no paša sākuma bija lemta grūtībām. Marija bija tikko ieradusies Portugālē, kad saprata, ka ir nonākusi pasaulē, kas pilnīgi atšķiras no dzīves, ko viņa bija atstājusi Francijā. Taču lielākais šoks nebija pati valsts. Tas bija vīrietis, ar kuru viņa tikko bija apprecējusies. Aiz kronas slēpās karaliste, kas jau grimēja politiskā hausā, frakcijām cīnoties par varu ap karali, kuru daudzi uzskatīja par nespējīgu valdīt. Afonsu VI bērnībā bija smagi saslimis, kas atstāja viņu fiziski ierobežotu, un laika biedri bieži viņu attēloja kā impulsīvu, nepastāvīgu un tronim nepiemērotu. Pat pēc pilngadības sasniegšanas viņa māte vairākus gadus valdīja kā reģente, jo daudzi šaubījās par viņa spējām valdīt. Papildus sliktajai veselībai daži avoti apgalvo, ka viņš deva priekšroku rupju biedru sabiedrībai, dienas pavadot spēlējot trokšņainas spēles, bet naktis klāņojot pa Lisabonas ielām, stipri dzerot un terorizējot pilsētas iedzīvotājus. Ne tikai tas, bet viņš arī atstāja novārtā savus pienākumus kā monarhs. Tas bija īpaši problemātiski, jo Portugāle kā valsts piedzīvoja lejupslīdi, un holandieši daudz viet Āzijā un Āfrikā viņus aizstāja kā vadošo koloniālo varu. Ņemot to vērā, līdz brīdim, kad Marija ieradās karalistē, jau bija izveidojusies frakcija, kas iebilda pret visvareno galma favorītu, Kastelu Meļoras grāfu, kurš spēcīgi ietekmēja Afonsu. Šī opozīcijas frakcija apvienojās ar paša karaļa brāli, Pedru. Marija drīz tika ierauta šajās intrigās. Tieši viņi bija tie, kas virzīja laulību ar francūzieti, iebilstot pret Kastela Meļoras vēlmi pēc ciešas alianses ar Angliju. Galma intrigas kļuva vēl sarežģītākas, kad karaliene, kura sākotnēji labi sapratās ar Kastelu Meļoru, vēlējās piedalīties valsts padomes sēdēs, kā to iepriekš bija darījusi viņas vīramāte. Kad grāfs pretojās, viņa sāka sadarboties ar pretējo frakciju, kas veidojās ap Pedro. Tomēr politika, iespējams, nebija vienīgais, kas viņus satuvināja. Vēlākie avoti apgalvoja, ka izjūkot Marijas laulībai ar Afonsu, viņa iemīlējās viņa jaunākajā brālī Pedro. Kontrasts starp brāļiem bija pārsteidzošs. Pedro bija izskatīgs, harizmātisks un spējīgs, kamēr Afonsam bija fiziski traucējumi un ierobežotas intelektuālās spējas. Taču nav skaidrs, vai šie stāsti ir patiesi, vai arī tie tika pārspīlēti. Skaidrs ir tas, ka Kastelu Meļors sāka uzlūkot karalieni un infantus kā bīstamu aliansi. Bažījoties, ka viņi varētu iznīcināt viņa ietekmi, vai varbūt zinot noslēpumus, kas varētu vispirms iznīcināt viņus pašus, abas puses sāka vērt intrigas viena pret otru. Un tā drīz vien radās sazvērstība, lai atstādinātu Kastelu Meļoru, kuru netieši veicināja Francijas karalis Luīs 14., jo viņš vēlējās vājināt Angļu-Portugāļu aliansi, kuras galvenais atbalstītājs galmā bija tieši Kastelu Meļors. Marijas turpmākās darbības bija rūpīgi izsvērts politisks risks. Viņa skaidri norādīja, ka nav apmierināta ar savu laulību, un apgalvoja, ka Afonsu, kurš cieta no hemiplēģijas, paralīzes ķermeņa vienā pusē, nav spējis piepildīt viņu laulību. Viņa to darīja, neskatoties uz agrākajiem apgalvojumiem, ka domāja, ka ir stāvoklī, radot acīm redzamu pretrunu. Kā viņa varēja domāt, ka ir stāvoklī, un vienlaikus apgalvot, ka laulība nekad nav tikusi piepildīta? Šis neveiksmīgais jautājums nekad netika atrisināts, un vēlāk tika ignorēts. Neskatoties uz pretrunu, tieši tas bija Marijas lūguma par laulības anulēšanu pamats, un viņa sāka apgalvot, ka paņems savu lielo pūru un atgriezīsies Francijā. Vai viņa jau tajā laikā bija iesaistījusies mīlas dēkā ar Pedro, joprojām ir diskusiju jautājums. Skaidrs ir tas, ka 1667. gada septembrī galma apvērsums sagrāva Afonsa valdīšanu. Kastelu Meļors aizbēga trimdā uz Angliju, kamēr Pedro pārņēma valdības vadību. Afonso palika tikai vārdā karalis, un nākamajā gadā viņa nosūtīja ieslodzījumā uz Terceiras salu Azoru arhipelāgā. Atņemts visa reālā vara, viņš pavadīja gadus stingrā apsardzē, kamēr Pedro valdīja Portugālē kā princis regents.
Lai gan viņš ieguva varu jau 1667. gadā, Pedro oficiāli kļuva par karali tikai pēc vēl 16 gadiem. 1668. gada 24. martā Marijai tika piešķirts laulības anulējums, pamatojoties uz Afonso pastāvīgo impotenci, ko baznīca atzina par neārstējamu un tāpēc pietiekamu, lai laulību šķirtu. Tā bija pazemojoša publiska tiesas spriedums pret karali, taču vēl lielāks skandāls vēl tikai bija priekšā. Tikai dažas dienas vēlāk Marija apprecējās ar savu bijušo svaini Domu Pedro, vīru, kurš tagad valdīja Portugālē faktiski, lai gan neoficiāli. Vienas nakts laikā bijusī karaliene kļuva par karaļvalsts jaunā aizkulišu valdnieka sievu, noslēdzot vienu no neparastākajām un pretrunīgākajām karaļnama savienībām Eiropas vēsturē. Iemesls, kāpēc nav skaidrs, vai Marija bija romantiski saistīta ar Pedro pirms 1667. gada apvērsuma, ir saistīts ar turpmākajiem notikumiem. Marija turpināja izteikt vēlmi pamest Portugāli ar savu pūru un atgriezties mājās Francijā, pat pēc tam, kad Pedro bija sagrābis varu. Pretēji viņas vēlmēm, šķiet, ka jaunā valdība varēja viņu piespiest palikt un apprecēties ar Pedro, pēc tam, kad viņai tika piešķirts laulības anulējums. Tas tika darīts, lai nodrošinātu, ka viņas pūrs paliek valdības rīcībā laikā, kad Portugālē bija finansiālas grūtības, un vienlaikus jaunā valdība saglabātu zināmas karaļnamu saites ar Franciju un Savoju. Rezultātā 2. aprīlī 1668. gadā, tikai 9 dienas pēc tam, kad viņas laulība tika anulēta, Marija apprecējās ar Pedro. Bijušā karaliene gandrīz uzreiz palika stāvoklī, un 6. janvārī 1669. gadā viņa dzemdēja meitu Izabeli Luīsu Josefu, kurai Francijas karalis Luīs 14. kļuva par krusttēvu, būdams prombūtnē. Neskatoties uz karaļa faktisko gāšanu, šis joprojām bija politiski nestabils laiks, kurā meitas piedzimšana ļoti palīdzēja Marijai un Pedro viņa valdīšanas pirmajos gados. Kā jau minēts, Afonso bija ieslodzījumā, taču Pedro prasība valdīt kā reģentam tomēr balstījās uz vājiem pamatiem. Kļūstot par tēvu, Pedro varēja norādīt uz potenciālu mantinieku, ja kādu dienu kļūtu par karali. Savukārt baumas par Afonso impotenci nozīmēja, ka pat ja viņu atbrīvot un ļautu apprecēties vēlreiz, viņam pašam bērnu nebūtu. Tomēr jaunā Izabela būtu viņa vienīgais bērns. Marija pēc tam atkal palika stāvoklī 1670. gadā, taču decembrī viņa piedzīvoja spontāno abortu, pārgalvīgi ceļojot, lai pieprasītu paskaidrojumus no vīra par iespējamu romānu, būdama smagi stāvoklī. Pēc tam viņa vairs nespēja palikt stāvoklī. Lielākā daļa Marijas turpmākās dzīves bija veltīta viņas meitas audzināšanai un sarunām par to, kam viņa kādreiz varētu kļūt par sievu. Lai gan ironiski, neskatoties uz aptuveni 17 dažādiem preciniekiem gadu gaitā, viņa nekad neapprecējās. Sarunas Marijas dzīves laikā galvenokārt bija vērstas uz iespējamu viņas izdošanu pie vīra tādiem augstmaņiem, kā Anžū hercogs Francijā vai Parmas princis Itālijā. Tika apsvērti arī vācu kandidāti no Bavārijas un Noiburgu hercogu dzimtām. Galu galā plāni sāka koncentrēties uz viņas izdošanu pie vīra viņas Savojas brālēnam Viktoram Amedejam II, Savojas hercogam. Pēc sarežģītām sarunām sadarināšanās ceremonija notika 1681. gada martā. Tomēr pēdējā brīdī sarunas izjuka, jo Savojas valdība kļuva piesardzīga par iespēju, ka hercogam nāksies doties dzīvot uz Lisabonu, kas ilgtermiņā varētu novest pie tā, ka Savojas hercogiste tiktu pakļauta Portugāles kronim. Tādējādi Izabela galu galā palika neprecējusies, un pēc tam kļuva pazīstama kā mūžīgā līgava. Savojas laulības projekts nebija Marijas vienīgais nozīmīgais politiskais projekts. Piemēram, laikā no 1672. līdz 1674. gadam viņa darbojās, lai pārvarētu Spānijas pretestību, lai panāktu pāvesta atzīšanu savam otrajam vīram kā Portugāles valdniekam. Tas bija sarežģīts diplomātiskais jautājums, jo Spānija bija valdījusi pār Portugāli nedaudz vairāk nekā 60 gadus, no 1580 līdz 1640 gadiem, un joprojām lolēja cerības kādu dienu atgūt Portugāli. Pedro iespējamā atzīšana par Portugāles reģentu un nākamo karali no Romas puses varētu vājināt šo Spānijas pretenziju. Marijas pēdējos dzīves gadus aizēnoja slimība, kas galu galā prasīja viņas dzīvību. Daudzi vēsturnieki uzskata, ka viņa cieta no sifilisa, iespējams iedzimta, lai gan tā precīzi izcelsme joprojām nav zināma. Daži naidīgi laika biedri apgalvoja, ka Doms Pedro viņu ir inficējis, attēlojot šo slimību kā dievišķu sodu par viņas laulību ar bijušo svaini.
Lai kāda arī būtu patiesība, viņas veselība pakāpeniski pasliktinājās visā 16-70 gadu laikā, pirms tā strauji pasliktinājās 16-80 gadu sākumā. Tikmēr Afonso bija atgriezies Portugālē. Gadi, kas pavadīti ieslodzījumā, vēl vairāk bija novājinājuši viņa veselību, un no 1675. gada viņš dzīvoja apsardzes uzraudzībā Sintres pilī, kur viņš nomira no insulta 1683. gada 12. septembrī, 40 gadu vecumā. Pēc Afonso nāves Doms Pēdru beidzot tika pasludināts par karali Pēdru II, un Marija II un pēdējo reizi savā dzīvē kļuva par Portugāles karalieni konsorti. Tomēr Marijas otrais laiks karalienes statusā bija vēl īsāks nekā pirmais. Tagad tika ziņots, ka Marija ir kļuvusi neticami kalsna un slima. Viņa nomira tikai 3 mēnešus vēlāk, 1683. gada 27. decembrī, 37 gadu vecumā. Viņa tika apglabāta Santo Crucifixo klosterī. Viņas mirstīgās atliekas no turienes tika ekshumētas un 1912. gadā pārabedītas karaliskajā kapenē Salve Santa del Fora, Lisabonā, līdzās abiem viņas vīriem, pēc tam, kad klosteris tika nojaukts. Marijas Franciskas vienīgais bērns, Izabela Luīza, nomira neprecējusies 1690. gadā, tikai 21 gada vecumā, tādējādi pārtraucot viņas mātes tiešo dzimtas līniju. 3 gadus pēc Marijas Franciskas nāves, 1687. gadā, Pedro apprecējās ar Mariju Sofiju no Noiburga, un viņu daudzie kopīgie bērni nodrošināja dinastijas pēctecību. Kad Pedro nomira 58 gada vecumā 1706. gadā, viņa dēls Žuans V mantoja Portugāles troni. Neskatoties uz savas neparastās dzīves līkločiem, Marija Franciska atstāja aiz sevis mantojumu, kas nav līdzīgs nevienam citam. Viņa joprojām ir vienīgā sieviete Portugāles vēsturē, kura kronēta par karalieni kā 2 dažādu karaļu sieva. Un, kas ir ievērojami, viena no retajām zināmajām sievietēm vēsturē, kura apprecējusies ar 2 brāļiem, kuri abi kļuva par karaļiem. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Mariju Francisku no Savojas. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Ļaujiet man zināt komentāros, ko domājāt par viņas dzīvi, un ja vēlaties vairāk stāstu par karaliskajām ģimenēm vai Portugāles karaliskajām ģimenēm, arī to rakstiet komentāros. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video, tik līdz tos augšu pielādēju. Jebkurā gadījumā tas no manis viss, tāpēc tiksimies nākamajā Forgotten Lives sērijā. Paldies!